Mani mīļie bērni, Roberta un Emīlija. Šad un tad es jums stāstu vakara stāstus un pasakas. Pārsvarā, un visbiežāk jūs to esat dzirdējuši klātienē, tajos laikos, kad vēl dzīvojām kopā. Taču pēdējos drīz jau 4 gadus jūs šīs manas pasakas dzirdat audio formātā. Šī būs tā reize, kad es ierunāšu stāstu šādi, tā lai jūs arī gan dzirdat, gan redzat, kā top vakara pasaciņa. Šajā reizē es jums izstāstīšu kādu notikumu no brīnumu pasaules. Tā bija pasaule, kura uzveica cietsirdību, melus, ļaunumu. Kā tas notika, lūk šis stāsts. Kādā neparastā un lielu brīnumu pasaulē reiz dzīvoja cilvēki. Kad viņi ienāca katrs šai pasaulē, viņi bija labi. Ik viens un viss bija labs tajā pasaulē. Ik vienam no viņiem tika dota izvēles brīvība katru dienu un katrā dzīves mirklī. Taču notika, ka bija cilvēki, kuri izvēlējās labu un tiecās no visas savas sirds pēc tā, kas ir labs, tā, lai labi klātos gan viņiem pašiem, gan viņu bērniem, gan arī citiem cilvēkiem, ar kuriem viņi satikās. Taču bija tādi, kas iemācījās cits no cita būt viltīgi, būt liekuļi, melot, krāpt. Viņi iemācījās cietsirdību un ļaunumu, un tajā pasaulē notika kāds ļoti neparasts notikums, ka tie cilvēki, kas darīja labu, kas tiecās pēc laba un arī pēc tam, kad bija kļūdījušies, no jauna cēlās kājās, lai izvēlētos labu un tikai labu, šie cilvēki kļuva arvien lielāki un lielāki, ar katru savu izvēli iepratim labajam. Taču tie cilvēki, kas kļuva par necilvēkiem, tie, kas zaudēja savu cilvēcību un kļuva par meļiem, krāpniekiem, bezkaunjām, cietsirdīgajiem un citādi ļaunajiem, viņi kļuva ar vien mazāki ar katru savu izvēli. Un tā šajā pasaulē gāja dienas, nedēļas un gadi. Un notika, ka tie cilvēki, kuri bija kļuvuši par necilvēkiem, pat sāka baidīties no cilvēkiem, kas tik ļoti atšķīrās no viņiem. Taču ir jāsaprot, ka arī šajā stāstā viņi visi reiz bija labi. Dievs radīja šos cilvēkus, labus esam. Taču tā kā tika dota izvēles brīvība, tad notika, ka kādi no tiem, un viņu bija ļoti daudz, izvēlējās ļaunuma ceļu. Un tā šajā stāstā notika, ka tie labie auga augumā, bet tie ļaunie samazinājās, līdz kamēr izgājis pavisam. Lai gan pirms tas notika, bija taču zināms, ka fiziskajā, redzamajā pasaulē viņi ir augumos līdzīgi, taču garīgajā pasaulē ļaunums gāja mazumā. Un jo vairāk ļaunums gāja mazumā, jo izteiktāk tieši redzamajā pasaulē tas dominēja. Tas trakoja tā kā negaisa laikā vētra, līdz tā apklusa, pieklusa, pavisam. Šis ir tāds stāsts, kas atšķirās no daudziem citiem vakara vai dienas stāstiem, kurus ierunāju jums un tāpat citiem bērniņiem un arī pieaugušajiem. Taču tas ir stāsts, ar kuru gribu pasacīt ikvienam, ka mēs šai pasaulē izdarām izvēli.
katru dienu, un tieši šīs izvēles arī nosaka to, kādi mēs esam un kurp mēs būsim. Arī pēc dienas un ļoti daudzām dienām. Tāds šīs reizes stāsts. Un no savas puses gribu vēl aicināt, gan jūs, mani mīļie bērni, gan ikvienu citu, izvēlieties labo. Lai cik tas ir reizēm sarežģīti un grūti šajā pasaulē, izdariet savu izvēli. Iepratim tam, kas ir nepārprotami labs, taisnīgs. To cilvēki izvēloties nenožēlos. Nožēlos to, ja būs bijuši gļēvi, ja būs izlikušies, ja būs melojuši, krāpuši. Jā, tāds ir šī vakara stāsts. Un gribu, lai jūs zināt, mani bērni. Es jūsu tētis, to, ko jums pastāstīju šoreiz, tā arī pats esmu savu dzīvi centies dzīvot un dzīvoju, izvēlēdamies labo, neskatīdamies ne pa labi, ne pa kreisi, kā to dara citi, bet darot tā, kā tas ir ierakstīts no Dieva sirds apziņām. Esiet mani bērni, tie, kas jūs esat. Mani bērni un pāri par to Dieva bērni. Es jūs mīlu. Ar labu dienu, ar labu vakaru, ar labu nakti, ar labu rītu, lai kurā laikā jūs šo skatītos un klausītos. Uz tikšanos!